Labdien! Pirmdienas rīts, 11. Skatāmies raidījumu Ārsts LV, jeb ārsti jums stāsta patiesību. Neticēsiet, šī nelāgai ieražai šodien paliek precīzi 1 gads. Mēs jau gadu televīzijā 24 Rīga daram šo darbu un runājam par veselību. Paldies jums, televīzijas darbinieki, ka jūs mums atļaujat šad un tad parunāt to, ko ārsti jums stāsta. Ārsti jums stāsta arī šis pats raidījums tad tiek atkārtot ceturtdien 9:00 vakarā un sestdien 7:30. Katru dienu Latvijas ārstu biedrības labas padomus klausieties Latvijas radio 11:12. Lasiet mūsu portālā Ārsts LV un lasiet žurnālā Ārsts LV. Un šis žurnāls ir tiešām iznācis, un uz vāka ir Jānis Ģīls un brāļi Ģīļi šeit būs nākošo pirmdienu. Bet šoreiz mani viesi ir 2 izcili mugurkaulu ķirurgi, kuri katrs ir šajā žurnālā rakstījuši vienu kārtīgu rakstu, proti mācījuši, kādā veidā saudzēt savu muguru. Pagaid, es jau pieteikšu. Tātad, labdien, mans viesis ir Viktors Vestermans, Stradiņas slimnīcas traumatologs, ortopēds, algologs, ilgadējs ārstu biedrības valdes loceklis, viens no ārstu biedrības savulaik dibinātājiem, viens no runātīgākajiem un labākajiem Latvijas lektoriem, un Artis Gulbis, klīnika ortovertebrologs, traumatologs, ortopēds, viens no tiem, kas parasti liek kopā cilvēkus, kas ielec ar galvu ūdenī pavasarī. Kas tālāk seko, tas viss būtu tā. Un tagad, Viktor, var sākt, lai tu varētu visu to pārējo teikt, ko tu gribi. Es gribu teikt pagaidām ļoti maz attiecībā uz manu izcilību. Es katrā ziņā pats nejūtos izcils, jo tāds es neesmu. Mēs esam viens no tiem, kas godprātīgi cenšas darīt savu darbu. Un tā šķiet, ka ar to lielākā daļā gadījumu tiek galā, bet izcils es neesmu. Ok, labi. Pataisnojies. Runājam par to, kādos apstākļos vasarā. Mēs esam patiesībā šeit atnākuši tādēļ runāt par to, ka vasarā cilvēks ieraug ūdens tilpni, ieskrienās, lec uz galvu un nonāk pie viena vai otra no jums. Ārti stāsta, kas te notiek? Cik bieži mēs Latvijā pazaudējam jaunus cilvēkus katru pavasari? Zinām, daļo neuzpelda. Jā, ja mēs paskatāmies statistiski, tad katru nedēļas nogali mēs varam izlasīt portālos, ka veidojās, kā pacienti gūst traumas. Ļoti daudz traumas noteikti, kā zināms, celtniecībā, strādājot uz jumtiem, krītot no trepēm, no kokiem, kaut kādas dažādas tādas koku darbus, nezinu, būrīšus liekot vai zāģējot zarus. Bet, protams, ka viena no smagākajiem ir tie, kas tiek iegūti lecot uz galvas ūdenī. Kāpēc? Tāpēc, ka acīm redzot, tā sajūta, ka cilvēks ir absolūti, varētu pat teikt, visu varens. Es pat teiktu, ka ar viņu nekas nenotiek, ka trauma mani noteikti neskars vai nekas nopietnas man neskars, jo man ir jaunība, man ir spēks, man ir, kā saka, nākotne. Un tas varbūt ir viens no tiem aspektiem, kas tiek pavadīts kopā ar varbūt pat nelielu daudzumu alkoholu, rada šo visu varenības sajūtu un kā saka, neaizskaramības sajūtu. Un tas ir arī viens no tiem galvenajiem varbūt tādiem nelaimes cēloņiem, lecot uz galvas ūdenī, sevišķi nepārbaudītā vietā, seklā vietā, varbūt tās pat tur, kur viņš jau ir vairākas reizes lecis, bet kaut kā savādāk šoreiz no tā paaugstinājuma lecis un acitiens pret zemi varbūt liktenīgs. Kakls kriemeļu lūzumi? Es neteiktu, ka lūzumi varbūt tās būtu tas biežākais. Biežākais tomēr vislielākā problēma veidojas jau tāda nopietnā, tad, kad ir mežģījums, lūzumi, dažādi saišu pārāvumi, bet viņi iet kombinācijās. Un apusējs mežģījums, man ir bijuši ļoti daudz pacientu, kam skriemeļi pilnībā ir vietā. Teiksim, veseli palikuši, bet ir apusējs mežģījums un skriemeļi nobīdi veidojas pa veselu korpusu. Un tikai varam iztēloties, kas notiek ar smadzenēm. Paņemam šo parādu, kā tu to parādītu, jā? Cilvēkam ja smadzenes mums būtu ievietotas, mēs būtu tādos tā kā gredzenos, mugurkauls būtu gredzeni, tad viens gredzens... Mēs varam parādīt skatītājiem tādā veidā. Ja iekšā ir smadzenes un apkārt ir ciets kanāls, ja, tad nobīde notiek šādi un smadzenes tiek ievainotas. Tas pats skumjākais ir tas, ka cilvēkiem bieži liekas, ka smadzeņu bojājums tas ir kaut kas sinonīms vārdam pārgriezts vai nogriezts. Bet nekādā gadījumā tā nav. Smadzenes tajā milisekundē tiek šausmīgi saspiests ar tādu milzīgu tā kā žņaugu,
Un redzot arī operācijās, mēs pat redzam, reizēm ir bijis tā, ka smadzeņu apvalks pat viņš ir vesels, bet tas žņauks ir tik spēcīgs, kad momentāli mainās apasiņošana, impulsu pārvada, veidojās cervikāla mielopātija, mielomalācija, un tas ir tik neatgriezeniski, kad diemžēl, nav iespējams šādu bojājumu atjaunot nevienā vietā pasaulē. Ja tas bojājums ir ļoti augsts, tad iespējams, ka šis cilvēks neuzpeld. Ja tas bojājums ir mazliet zemāk, tad iespējams, ka viņš tiek glābts un tad nonāk... Ja mēs skatāmies, teiksim, tā pēc anatomijas un fizioloģijas, tad C4 līmenī, 4. skriemelis, kakla, jā, tā ir atbildīgā zona, kas atbild uz augšu par diafragmas elpošanu. Neiet runa vairs par krūšu starpribu muskuļiem, kas, teiksim, nepiedalās jau tādā brīdī, bet pat, ja diafragmas ir inervācija tiek bojāta, tad virs C4 parasti viņiem vienkārši asfiksija izveidojās. Viņiem nav... Viņi nevar elpot. Viņi nevar palpot, jā, un nav vēdera muskulatūra, palīdzot diafragmai neelpina. Vairāk plaušas, jā. Ko tu dari tad, kad tev atved? Jā, situācijas nenoliedzami. Pat taisnā viņi tiek nogādāti reanimācijā, viņi tiek steroīdiem, kā saka, infūzijas tiek nozīmēts un nenoliedzami viņiem ir kombinācijas. Viņiem ir kombinācijas ar kaut kādiem nobrāzumiem. Visbiežāk arī viņiem ir kaut kāds arī alkohola saturs, tad viņi tiek skalināti, mazliet tiek gatavot. Nenoliedzami, tiklīdz viņš ir daudz maz stabils, viņš tiek nogādāts uz operāciju zāli, bet pats svarīgākais jau būtu saprast to, ka tomēr, lai cik arī nebūtu laicīga šī operācija, un tie dati ir diezgan zināmi. Jo ātrāk viņi izoperēs, jo labāk. Un, piemēram, pasaules literatūrā no dažām stundām līdz pat 8 stundām tiek teikts, ja ir iespējams kaut cik glābt, tas nozīmē to, ja smadzenes nav pilnībā tā kā nulle, ja, tāksim, pilnībā iznīcināts, tad, ja kaut kāda dziļā jušana vai kaut kas ir saglabājies, te vēl varam mēģināt. Bet arī pat veiksmīga operācija absolūti nekādā gadījumā nedod liels iespējas, vai pat, ja viņiem ir kaut kāds pat nepilnībā nulles bojājums, viņiem ir dziļi bojājumi nākotnē un dziļas paraparēzes un tetraparēzes. Tas nozīmētu, ka viņiem abas puses ir lēmētas. Pāri ir apusē, jā. Jā. Tetraparēze būtu tad, kad ir lēmētas gan rokas, gan kājas. Jā. Pilnīgi viss viņš ir ratiņi krēslā, labākā gadījumā ar kaut kas... Tas ir ļoti komplicēti. Jūs jāsaprot tas, ka kakla bojājums pat ratiņkrēslā viņiem ir ļoti grūti nosēdēt. Jāsaprot, ja viņam plecu, roku daļa nestrādā, tad viņiem ir jābūt vēl piestiprinātam pie ratiņiem. Tas nav tik vienkārši. Šie pacienti vizuāli mums ir ļoti grūti iedomāties, jo mēs esam tāda sociāla vide, ka mums, teiksim, es tā varētu izteikties, defektīvi, kropli cilvēki, teiksim, ja mēs salīdzinām ar veselu, ir salīdzinoši maz uz ielas redzami, un mēs viņus arī neredzam nekādos pasākumos un tādās sabiedriskās vietās. Tāpēc šādu pacientu redzēt, varbūt tās nebūtu slikti, lai saprastu, ar ko tas īstenībā draud. Un tas jau nav tikai paši pacienti nelaime, bet tā ir, kā es minēju, tie ir draugi, tie ir paziņas, kas ar laiku, protams, varbūt no viņa arī pazudīs, bet tā ir tāda sociāla katastrofa tai kopienai, kurā viņš atrodas. Mēs tagad dosim vārdu Viktoram un sāksim no otra gala. Kas ir mugurkauls? Pamēģināsim tā. Mēs esam izrunājušies, kas notiek, ja mēs mugurkaulu vienkārši paši savas pārgalvības dēļ kāds ņem un satriec, bet stāst mums tā, cilvēkiem vienkāršā valodā. Kā tu stāstītu, kas ir tavs mīļotais orgāns? Mugurkauls īstenībā ir visas veselības pamats. Un tā nav tikai tā vieta, kas rada problēmas, kad kaut kas iesāpās, jo ar mugurkaula normālu stāvokli, kādu tas kungs ir radījis, un kādu mēs arvien retāk redzam šodien, diemžēl arī jauniem cilvēkiem ar mugurkaula stāvokli atkarīgi normāla elpošana, normāla asinsrite, normāla gremošanas sistēma. Muskuļu spēks, varbūt vairāk piemērots vakara raidījumam, arī seksuālā funkcija, ilgtspēja, darba spējas, mugurkauls īstenībā ir tāds orgāns, kas atbildīgs par ļoti daudz dzīves, ne tikai veselību, bet arī dzīvesfērām. Galā viņš tur mūsu galvu. Jā, protams. Ja tas mums kaut cik svarīgi ir, tad viņš tur mūsu galvu. Izstāst, kā tas to mugurkaulu veselību dažādos dzīves posmos.
kā viņi veidojās un kā mēs viņu bendējam? Es gribētu teikt tā, ka mugurkaulam ir divi kritiski dzīves periodi. Tas ir bērnība un pusauģu vecums. Un es jau par to biju vairākas reizes teicis, ka jēdziens fiziskā kultūra mums nezinu, kāpēc ir izskausts. Acīm redzot, revidējot visu iepriekšējā režīma terminoloģiju un domāšanu, mēs izmetam no tās bļodas kopā ar ūdeni arī pašu bērnu. Un fiziskās kultūras jēdziens ir zudis un aizstāts ar sportu. Līdz ar to jaunieši nāk no skolas ārā bez muskuļmasas, bez labas stājas, tātad bez pareizas mugurkaula orientācijas. Un līdz ar to viņiem ir grūti veikt fizisku darbu, dāmām, jaunajām grūtniecības sāpes, pēcdzemdību periodā, līdz ar to ģimenes izjūg. Atkal, starp citu, mugurkauls ir lielā mērā atbildīgs arī par cilvēku sociālo dzīvi. Un nākošais, tas ir involūcijas periods, arī, diemžēl, vairāk skarsts sievietes, kad kaula blīvums samazinās, skriem ir lūs, nevienmēr to savlaicīgi pamana, mainās stāja, pasliktinās elpošanas funkcija, un tā rezultātā saīsinās arī dzīvildze. Tā kā mugurkauls tā ir tāda vitāla lieta. Es nezinu, kurš no jums man labāk gribētu izstāstīt, tomēr to biomehāniku. Ir biomehāniski apstākļi, kāpēc tas mugurkauls tāds vai šitāds, fizioloģijas pamati. Ar ko viņš ir tik īpašs, kādā veidā tā fizioloģija notiek, tam vienkāršam cilvēkam mēģina izskaidrot. Es varbūt iesāktu, un varbūt tad Viktors papildināt. Tā paradoxālā lieta, kā es, piemēram, studentiem stāstu, kad, lai saprastu mugurkaulu, tad mums viņš arī tiek pasaulē būtībā tie, kas pēta, viņš tiek salīdzināts ar torni. Un ne vairāk, ne mazāk šis tornis, kā salīdzinājums, tiek parasti minēts ar Ēfelja tornis. Un jāsaprot to, ka šeit krustojās iegurnis ir šī Ēfelja torņa pamatne, iegurņa krusta kauls, jā teikt. Un jāsaprot to, ka mugurkauls pamatā ir šo visu lielo spēku. Tātad gravitācijas ietekmē galva ar ķermeni, augšējo daļu, spiežot uz leju kājām, uz iegurni, spiežot no apakšas šis spēks, ka mēs ejam, un gravitācijas ietekmē šis krustpunkts. Un, lai šo krustpunktu noturētu vertikālā stāvoklī, sākot ar iegurni, kas ir kā pamats tornim, lai viņš nešūpotos, cilvēkam ir izveidots ne tikai, mēs visi ļoti saprotam labi, muskuļus, saišu aprātu, bet viņiem ir ļoti svarīgi arī šie izliekumi. Kā mēs viņu saucam, tad viņiem ir sagitālais koronālais balans. Un jos daļā mums ir lordoze, izliekums uz priekšu, krūšu daļā ir izliekums uz aizmuguri, kakla daļā ir kifoze un kakla daļā atkal lordoze. Un jāsaprot to, ka, ja vēl dziļāk skatoties, tad, lai noturētu šo balansu, ir ļoti svarīgi šie aspekti, ko mēs saucam par spino, sakropelviko-femorālo komponentu. Tātad mugurkauls, krustakauls, iegurns un augšstilbi. Tā ir tā komponente, tā muskuļu saišu izliekuma komponente, kas vispār spēj šo mugurkaulu noturēt. Tāpēc to, ko jau minēja Viktors, kad ar laiku, kā mēs zinām, izliekumu bērniņam, tā kā embrija vecumā, viņš ir saliecies, un tad, kad mēs veci paliekam, tad veci cilvēki arī liecās uz priekšu. Tad būtībā bērnībā un vecumā viņi vienādā izliekumā, viņi sāk liekties uz priekšu. Bet tas parāda to, ka viņš to balansu vairs netur. Protams, kad jaunam cilvēkam, spēka gados, teiksim tā, ja šie izliekumi tiek izmainīti vai tie kaut kādā veidā notiek kaut kādas diskorekcijas, tad jāsaprot to, ka nav jābūt nemaz ne traumai, ne jābūt kaut kādai nopietnai saslimšanai, lai viņam būtu sāpes un lai viņš nebūtu, teiksim, aktīvs. Līdz ar to viņš arī tā socializācija viņam tiek krietni traucēta. Ja drīkst, es gribētu uzrunāt dāmas, kas nākot tuvāk pavasarim, dariet visu, doktori, lai es varētu tikt uz dārziņu. Un tad es mēģinu apelēt pie veselās saprāta, sakot to, ka mēs visi saprotam, ka līdz ar gadiem sirds vairs nav tāda, kāda bijusi. Mēs neskrienam pakaļ aizejošam autobusam, zinot, ka mēs drīzāk noķersim infarktu nekā autobusu, un saprātīgāk būtu gaidīt nākošo. Jo sirdī ir resursi. Bet nezinu, kāpēc domā, ka cīpslām, saitēm, skrimšļiem, muskuļiem un kauliem nav resursa, ka tas ir mūžīgs resurs un ka to var deldēt līdz pēdējai dienai. Tā nav. Tā nav. Tāpēc, ja mēs gribam saglabāt to, ko teica Artis, un dzīvot bez sāpēm, maksimāli efektīvi, protams, pret mugurkaulu vajag izturēties saudzīgi. Tas ietver, protams, lielu programmu, bet tā skaitā nedarīt viņam apzināti pāri.
Tādā gadījumā saka, ko nozīmē tavā uztverē laba mugurkaula profilaks? Svars. Jo cilvēks ir savam mugurkaulam priekšā. Mugurkaulam, iedomājieties, Eifeļa torni, kuram priekšā vēl piekarina kaut ko ļoti smagu. Tātad vēders, dāmām krūtis, un ar to viņš tiek gāzts uz priekšu. Tāpat laikā muskulatūra gadiem kļūst vājāk un nespēja noturēt vertikālu stāvokli. Tā ir viena lieta. Otra lieta - stāja, par kur mēs runājām, kas jau acīm redzot bērnu pusauģu vecumā nav iemācīta, un tas arī lauž mugurkaulu uz priekšu. Un tad visi darbi, kurus nereti cilvēki uzņemās tāpēc, ka cita darba varbūt nav, jeb nevar mācīties un strādāt kādu kvalificētāku darbu un iet strādāt to. Sieviete mūžu nostrādā gaterī, pieņemsim. Es jautāju, vai grāmatvedībā viņi saka, nē, pie baļķiem. Absolūti nenormāli. Absolūti nenormāli. Bet varbūt grāmatvedībā viņi būtu vēl vairāk salīgus pie tā datora. Tā būtu cita problēma, jā. Bet Viņi tā tikko tā nebūtu. pie tevis nonākt, ne? Nē, agrāk vai vēlāk droši vien mēs visi nonākam viens pie otra ārsti, jā, jo tā tas viss notiek. Bet mazkustīgs dzīvesveids, protams, tā ir grāmatveža slimība, bet sieviete pie baļķiem tas ir pilnīgi nenormāli. Jā, labi, tad jūs es tomēr atgriezīšos. Kaut kādai fiziskai aktivitātei jābūt ir, lai būtu stāju. Kāda tam nozīme tai fiziskai aktivitātei no bērnības, no paša sākuma? Muskuļu un kaulu masas rezervju izveidošana bērnībā. Lai būtu spēcīga vēderprese, lai būtu spēcīga muguras muskulatūra, un tas, ko es vienmēr saku lekcijās un apelēju pie latviešu tautas parunām, ka meičai dibenam jābūt tik tvirtam, lai uz to varētu uti nospiest. Un, kā es vienmēr saku, dažās sociālās grupās tas arvien vēl ir aktuāli. Bet tvirti, teiksim tā, gurnu muskuļi ir mugurkaulai jostas un krustu pārējais, pa kuru ārsts teica, stabilitātes absolūts nodrošinātājs. Tad, ja mēs trenējam visus šos muskulatūras, tātad starpribu garos muskuļus, mugurai, vēderpresi, gurnu, tad mums ir izredzes nodzīvot garu un veselīgu mūžu. Es tomēr atgriezīšos pie Arti. Jūs abi divi neskadēļ man te mēģiniet visus nolikt uz iegurni. Īstās par tiem mugurkaulu muskuļiem, par īsiem, gariem, kā viņi tur, kā viņi novājinās, kā citi pārslogojās. Par to pārējo muskulatūru, kas ar to mugurkaulu ir. Ja mēs skatāmies mugurkauls kopumā, diezgan saudabīgi ir sadalīts muskulatūras mugurkaulā. Lielāko daļu tāpatās ņemsim no paša kakla līdz krustkaulam. Visu lielāko daļu tie pamatmuskuļu, tā manžeta ir aizmugurē. Priekšā lielāko daļu kaklā mums vispārībā ir tikai tas sternokvadomastoideus platizma. Vēdera rajonā mums ir tikai vēdera prese, un salīdzinoši vēdera prese ir tāda, kas, ja mēs salīdzinātu, tad vēdera prese ir vairāk tā kā cīpslās iekarināts veidojums, kas tiek piefiksēts ar cīpslu palīdzību mazlietiņās, un salīdzinoši brīvs viņš ir. Un tas ir tas, ko arī ļoti svarīgi, ko Viktors saka, ka, lai sabalansēt to, mums ir ļoti grūti kaut ko izdarīt no vienas puses tikai, piemēram, no mugurpuses. Ja mēs nevaram tikai trenēt muskulatūru aizmugurē, viņi sākot tiešām no procesa transferus, tie stiprinājumi var būt ļoti tuvu. Iedomājies, ka visi tagad pašlaik aiziet pie dabūt šķirstīt grāmatu, kurā meklēt procesa transferus. Šķērs izaugumam piestiprinās blakus esošie, piemēram, īsāki muskuļi tādi, kas aiziet pat no jostas līdz pat krūšu daļai, 5, 6 un pat 8 segmentu garumā, tad šos muskuļus vienlaicīgi spējot noturēt mugurkaulu saliecot uz priekšu un atpakaļ ir ļoti grūti. Tāpēc ir jābūt šim balansam, lai ne tikai muguras muskulatūra, ko mēs bieži domājam, varbūt pat maldīgi, ka tikai nostiprinot to pilnīgi pietiks. Bet jābūt arī vēdera presei, jābūt šim iegurnim. Jo no priekšpuses, kā mēs zinām, ir tikai tāds salīdzinoši liels, kas jos daļā ir muskuls, tāds iliopsoas, kas iet uz augštilbu, kā saka, uz ciskalu piestiprinās, un viņš salīdzinoši spēcīgs piedalās tieši gaitā, ejot, ceļot augštilbu, kāju uz augšu, uz priekšu. Bet tomēr mugurkaulam ir jēga un liela loma arī elpošanas procesā. Vai jūs to uzreiz grabošanas procesā? Varbūt par to, ka bez mugurkaula nekas nenotiek šī te būs lielajā dzīvē.
Protams, ar plaušām vajag tilpumu. Tas tilpums nodrošina normālu gāzes apmaiņu. Tātad, ja ir skābeklis, kas aiziet uz attiecīgiem orgāniem, tā skaitā uz galvas smadzenēm, tad viss funkcionē normāli. Tad gāzes apmaiņa ir atkarīga no tā, kā funkcionē plauša. Ja mugurkauls ir saliecies, tad krūškuru apjoms samazinās, līdz ar to gāzes apmaiņa ir ar ļoti lielu risku būt neefektīvai. Tas pats notiek arī. Tās ribas ir prībenis kā tāds dzīvo uz tā mugurkaula. Nu, piestiprinās, jā. Ļoti labs jaunvārds, man liekas, ribājs. Ribājs. Jā, krūškurs, ribājs. Tātad ribājs ir piefiksēts pie mugurkaula, un ka mugurkauls iet uz priekšu, nu, ribas saspiežās un plaušu tilpums līdz ar to, diemžēl, samazinās. Un, kā jau es teicu, jo tie ir aprēķini, tie publicēti, vīriešiem dzīvības samazinās par 6 gadiem un sievietēm par 2. Nu, komā, bet nu tā. Patiesībā visi mūs gaida pilnīgi par citu jautājumu. Liela daļa no mūsu skatītājiem gaida, ka jūs stāstīsiet, kas ir muguras sāpes. Tad arī pamēģiniet to izskaidrot, kas ir muguras sāpes un ko tā darīt. Un mēģiniet par šo milzīgi plašo jautājumu iekļauties dažās minūtēs. Nu, labi, Artis sāc. Jā. Ja mēs skatāmies statistiski, tad dzīves laikā 80, pat vairāk 80% ir saskārušies ar smagām, tādām izteiktām muguras sāpēm. Tas nozīmē tādas, kas ir ilgāk par 2 nedēļām, un tādas, kas ir prasījuši kaut kādu palīdzību. Vienalga, vai tas būtu fizioterapija, vai tā būtu kāda medikamentu lietošana. Līdz ar to muguras sāpes ir ļoti plaši izplatīta lieta. Un, jāsaka tā, ka mēs minējām, kā jau Viktors minēja, ka dzīves laikā, protams, cilvēkam ir ļoti svarīgi nestrādāt pārāk smagus darbus, it sevišķi sievietei. Bet jāsaka tā, ka pēdējos gadus jau mēs redzam arī tieši pretējo. Tie jaunieši, kas sēž birojos, un es nepateikšu precīzi gadus, bet es domāju, kāds 5-6 gadus, ja viņš strādā birojā ikdienu 8 stundas un salīdzinoši samazina savu fizisko aktivitāti, tad diezgan droši, ka viņam arī būs šīs muguras sāpes gan sprandā, gan iespējams arī jostas daļā. Tāpēc šī tēma ir tik plaša, ka es varētu teikt tā, ka nav māksla jau viņus tagad vairs ārstēt, bet tiešām tā māksla ir mēģināt uzturēt šo profilaksi un preventīvos pasākumus un mēģināt saprast, ka cilvēks nav pat 30 gados, viņš vairs nav tik jauns, un viņš nevar atcerēties to, ko viņš darīja vidusskolā. Viņš bija sporta, dažāda aktivitāšu, varbūt tās, varētu pat teikt, izcilnieks, ja? Un domājot to, ka nedarot 5, 8, 10 gadus neko, ka viņš joprojām būs tādā pašā formā. Tas tā nebūs. Un tas, kad kustības, diemžēl, ir labākais un nekas labāks par kustībām, par nojošanu, ja ir iespējams peldēšana, kaut vai viegla skriešana, nekas labāks nav izdomāts. Un ja cilvēki domā, ka fitnes zālē, kas tagad ir pietiekoši izplatīti šie centri, kad cilājot svarus un ka tā ir tā visa būtība, tad, diemžēl, tā nav. Šīm kustībām ir jābūt. Es, no tāda algoritma viedokļa, es gribēju teikt, ka mugursāpes ir, atkal būs jātulko multifaktoriāls fenomens. Daudz visādi iemesli var būt, kāpēc sāp mugura. Tā skaitā pašu mugurkaula pat bojājums nav nepieciešams. Tā kā tur var būt arī iekšā orgānu slimības, bet katrā ziņā mugurā ir tik daudz sarežģītu struktūru un elementu, ka mēģināt nodarboties ar pašārstēšanos ir vienkārši bīstami. Jo mugursāpes var būt signāls ļoti nopietnai slimībai, kuru jau uzsāk ārstēt saulaicīgi tad. Bet pašlaik ir apmēram tāds pieņēmums. Muguras sāpes, tas nozīmē magnētisko rezonanci un operāciju. Vai tas ir vai nav tā? Mēs ar tevi ap divi esam tādi vāciski runājoši cilvēki, un vācu ārstiem ir daudz tādu nosacījumu, kuriem viņi seko, man liekas, 100% gadījumu. Ir tāds teiciens, ohne Diagnose keine Behandlung. Bez diagnoze nav ārstēšanas. Pirmais ir diagnoze, un tad nāk ārstēšana. Un kā ķirurģija, protams, ir viens no ārstēšanas veidiem, bet diagnoze obligāti vajadzētu. Bet ķirurģija šobrīd tomēr ir izaugusi neticama, un jūs tomēr mugurkaula ķirurģijā iet uz ļoti smalku instrumentu un ļoti interesantām metodēm. Mums ir pēdējā minūte tiesa. Es gribētu teikt tā, ka nekādā gadījumā mugurkaula ķirurģija, ko mēs pārstāvām, nekādā gadījumā tas nebūtu tas bubulis, ar ko būtu jābiedē, jo mēs neesam agresīvi, varbūt tās
Vienam varbūt tās no 20, pat varbūt pat vairāk, vienam tikai no 20, kam ir sāpes, muguras sāpes hroniskas vai izteikti spēcīgas, tam tiek piedāvāta ķirurģiskā lieta. Bet mūsdienās ķirurģija ir tiešām salīdzinoši maiga procedūra. Lielāko daļu šajās operācijās izmanto mikroskopu ar nelieliem griezieniem, ar ļoti augstu garantiju, ka tiešām viss būs labi. Paldies! Paldies maniem cienījumiem kolēģiem par to, ka viņi atnāca. Paldies, ka jūs skatījāties mūs pat šajā karstajā vasaras dienā. Atkārtosimies. Kustība ir pamats. Vasarā kustieties, ja variet, peldiet, bet neleciet uz galvas ūdenī. Lai jums veiksmīga un veselīga vasara!